Man nav konkurentu, un es to nevarēju pateikt vēl 3 gadus atpakaļ. Kā dabūt šo pārliecību, ka tāda, kāda esi tu, un kam tu esi paredzēta, nav nevienam līdzīga. Tev nav ne ar vienu jāsacīkstās, un es gribu tev nodot savu domāšanu, lai arī tu paņem kādu no šīm lietām un kļūsti tik laba, ka tu vari droši pateikt, hei, man nav konkurentu. Man vienmēr ir bijis šīs iekšējā tā kā kņudoņa, katru reizi, kad esmu redzējis, ka kādam padodās, ka kādam sanāk, vai ka kāds kaut ko dara līdzīgu. Pirmos gadus tā bija mana lielākā motivācija. Ja tad, kad es redzēju, ka kāds cits kustās, man ārkārtīgi arī gribējās kustēties līdzi. Tās bija nenormāli liels bailes par to, ka tas, ko esmu sasniegusi, ka kāds to varēs pārvarēt. Un zini, tā ir skaudība, kas īstenībā tevi noved no tava īstā mērķa un tā, kam Dievs tevi radījis. Un īstenībā tās ir vislielākās lamats, kurās tu sev vari ielikt, nemitīgi salīdzinot sevi ar kādu citu, baidīdamies, ka kāds varēs būt tomēr labāks. Kas man īstenībā sāpēja visvairāk šajā konkurencē? Tas, kad es zināju, ko man tas prasīs, un es zināju, cik man ir grūti nācies panākt vienu vai otru lietu, un tajā brīdī tev liekas, ka tu esi čempions savā dzīvē, kad jā, tu esi kaut ko izcīnījis, un tas bija tik grūti, un tad, kad tu redz, ka kādam citam arī izdodās, tā ir tāda, tā kā negodība, bet tad man likās, ka tas ir tā kā mans veiksmes stāsts, vai man likās, ka ka man izdevās, bet vai kādam citam arī varētu izdoties tāpatās, taču nevar tā būt. Jo dzīvē viss ir atkarīgs no apstākļiem, no cilvēkiem, finansēm, labvēlības. Viss kaut kā var salikties, un tev negribās ticēt, ka arī kādam citam var salikties tikpat labi kā tev, un varbūt pat vēl labāk. Un tas tevi grauž. Bet, zini, es šorīt lasīju grāmatu, un es saņēmu vienu atklāsmi priekš sevis, ko iepriekš es nebiju dzirdējusi, jeb nebiju sadzirdējusi par savu dzīvi. Dievs tevi ir radījis kā sēklu, kuram ir jau savs DNK. Un skaudība, tad, kad tu ielēji to savā sirdī un sāc salīdzināt sevi ar kādu citu, tu sāc piesavināties nevis savu dzīves plānu, nevis savu dzīves aicinājumu, ko Dievs ir ielicis tieši tavā DNK, bet tu centies piesavināties cita DNK, kas vairs nav par tevi. Un tādā veidā tu cita sapni, cita rezultātu apskaud un vēlies kā savējo. Kāpēc tu to pieļauj? Tāpēc, ka tu domā, ka nekas labāks ar tevi nevar būt? Vai tas, kā ir citam, būtu labākā versija priekš tevis? Tu tiešām domā, ka Dievs ir radījis mūs ar vēlmi, kad mēs katrs esam vienādi, ka mēs skrienam vienādu sprintu? Vai tu tiešām nespēji noticēt, ka Dievs tavā dzīvē izdarīs tā, kā tas ir vajadzīgs tieši priekš tevis? Un tu, apskaužot, vienkārši noliec sevi. Tu noliec sevi tik zemu, neticēdams, ka Dievs var izdarīt kaut ko lielāku priekš tevis. Un, ziniet, man bija vēl viens vārds, ko es lasīju šajā rītā, un kas man ļoti nosēd. Un, ziniet, kad tu saproti šo atklāsmi, kad tu saproti, ka skaudība, tai nav jābūt tavā dzīvē, tad arī konkurence paliek priekš tevis vienaldzīga. Jo agrāk tas bija ārkārtīgi sāpīgs moments. Man nepatika, kāds mani kopē. Man nepatika, ka kāds dara tāpat kā es. Es varēju apskaust pat līdz cilvēku, neizrādot to emocionāli, bet iekšēji saprastama, ka tas, kāpēc es šodien kustos vai esmu gatava darīt, ir tikai tāpēc, ka es negribu, lai kādam izdodas labāk par mani. Un vai tai jābūt īstākai motivācijai? Un man sāka palikt kauns par to, kad man tas sirdī ir. Un es sāku pie tā strādāt. Un zini, kā es to izdarīju? Es sāku vairāk un vairāk pavadīt laiku ar Dievu, un man lūgšana bieži vien bija Dievs, bet kam tu esi mani aicinājis? Ko tu gribi, lai es izdaru šajā dzīvē? Kas ir mans talants? Kas ir tas, kas man ir jādara? Kungs, atklāj man to, ļauj man to saredzēt, ļauj man ieraudzīt, ar ko īpašāk esmu es, un kas ir tas, kas ir jādara tieši man. Un, zini, neviltoties sāku redzēt dienas aiz dienas, mēneši aiz mēneši, kā parādās manī kaut kādas rakstura iezīmes, kuras iepriekš es nebiju redzējusi sevī, dzīves notikumi un situācijas, kurās es varēju reaģēt citādāk, un tad, kad tu vairāk mazliet nofokusējies uz to, kam Dievs tevi ir aicinājis, nevis ko cits dara,
Tas piepildīja man sirdi ar vēl krietni lielāku laimes sajūtu, un man vairs nebija sevi jāslīdzina ar vienu citu. Un man arī nebija šaubas par to, ka tas, ko es daru, varētu būt īstenībā ne pa īstam. Un esmu novērojis arī savā darbā brīžam, kad man ir kolēģi, un man ir bijuši diezgan daudz arī, daudz skaļi teikts, bet man ir bijušas kolēģis, kurām es vērtēju tā kā pēc 3 punktiem, ko es gribētu arī tev nolasīt. Kā tu vari saprast, vai šis cilvēks, kas ir tavā dzīvē un ir ar tevi, tiešām ir radīts un viņam ir jāturpina tas ceļš. Un man ļoti patīk uzdot sev jautājumu tur, kur es atrodos tagad. Vai tu, vai tajā vietā, kur es esmu pietiekami laba? Un kas ir tas, ko es labi daru jau tur, kur es esmu? Tad, kad tu mācies atbildēt uz šo jautājumu, tad es tev gribu uzdot nākamo. Kur tu vari augt? Tajā vietā, kurā tu tagad esi. Es iekš savu biznesa. Es iekš zino. Es iekš savas ģimenes. Kur es vēl varu augt? 3. Kur tas mani aizvedīs? Vai tev ir skaidra lieta, kas ir tas, ka tad, kad tu izaugs līdz tai lietai, ko tu zini, ka tu vari iemācīties, ka tu vari labāk, kur tas tevi aizvedīs? Un man patīk vēl viens jautājums, ko es uzdodu sev bieži vien, un es gribu uzdot arī saviem kolēģiem, ko es šeit mācos, tajā vietā, kurā tu esi. Jo, ja tu nemāki atbildēt uz šo jautājumu, tad varbūt tā nav īstā vieta, kur tev būt. Jo, ja tu neko nemācies, un ja tavu atbildi ir tā, ka tev liek padomāt 10 minūtes, un īstenībā tu nemāki rast atbildi, tad tu esi uz nepareizā ceļa. Kā es redzu savu progresu? Vai tu esi pamanījis, ka pēdējā mēneša laikā tu esi kaut ko sācis darīt labāk, ka tu esi tiešām iemācījies, ka tu tiešām progresē? Un 3. jautājums. Kāpēc tev rūp rezultāts, ne tikai uzdevums? Jo ja tu strādāsi ar vēlmi uzdevums, bet kas ir tiešām iekšēji sirdī, kas tev bīda, un ja tu māki atbildēt uz šo jautājumu, tad tu esi uz pareizā ceļa. Tad tu vari teikt, ka tu esi tas cīnītājs, kurš ir šajā 20% lokā. Jo katrā darba vietā ir 20% no cilvēkiem, kas ir nodevušies ar visu sirdi, un es varu mierīgi teikt, ka savā darba jomā es esmu šajos 20%, tad 60% no cilvēkiem ir tie, kas vienkārši izdara labu darbu. Viņi ir labi, bet viņi vienkārši izdara, un viņiem īsti neko vairāk nevajag. Viņi ir ļoti labi savā nišā. Un 20% ir tie, kuri viņi neplāno augt. Viņi vienkārši nāk uz darbu, un tas arī viss, un tu nevari gaidīt no viņiem kaut kādu wow rezultātu. Viņi uz šo vietu nāk bez jebkāda veida sirds aicinājuma. Vienkārši nāk un izdara. Un vai tu vari atbildēt, kurā no šajām 3 pozīcijām esi tu? Un nav sev jāpārmet. Vienkārši es uzskatu, ka mums savā dzīvē ir jāizmanto maksimālais savs potenciāls. Un kāpēc es šo visu tev saku, jo es tiešām agrāk baigi pārdzīvoju par to, ka kāds kolēģis varēja aiziet no manis, vai ir cilvēks, ar kur man nākas šķirties, un kad šis cilvēks var sākt darīt kaut ko un attīstīt savu potenciālu tālāk, man tas ir ļoti, ļoti sāpējis, un kaut kādā brīdī man tas arī ir skaudis, jo man likās, vai tiešām, ar ko es esmu bijusi tik slikta, vai ko es neesmu varējis dot šim cilvēkam no sevis, kamdēļ šis cilvēks nolēma turpināt savu tālāko dzīvi bez manis, bet īstenībā tā ir tāda maza muļķa meitenes domāšana, jo iedomājies, cik spēcīgai man ir jābūt, ka es cilvēkam no mazas pozīcijas spēju aizdedzināt sirdī milzīgu vēlmi darīt kaut ko lielāku, un tālāk jau vai viņš tiks galā ar to vai nē, tas jau ir kā saka, bet zini, tagad man nav šādas dzīves situācijas, ja es uztveru šādus momentus krietni vieglāk, agrāk es jau esmu augusi, bet agrāk es nebūtu nekad varējusi jums padalīties par šo, jo man tā bija tik sāpīga tēma, ka es varēju vienkārši nedēļām un mēnešiem par to domāt, un man tas sāpēja, un es neesmu varējis mācējis to atlaist, kaut kādā ziņā arī bijis kaut kāda skaudība, man gribējās izdzēst ārā šos cilvēkus no savas dzīves, un tagad es saprotu īstenībā, cik spēcīgai man jābūt, lai es to varētu atļauties pateikt jums, jo tās lietas, kas man ir, kā saka, sāpinājušas, tās ir īstenībā atklāt visgrūtāk. Bet droši vien arī tavā dzīvē tas tā ir, jo lietas, par kurām mums ir vienalga, mums ir ļoti viegli par to runāt. Nu kā, ja tu esi to atlaidis, tagad esmu to atlaidis, un es tev varu pateikt vienu lietu, ka Dievs tevī ir ielicis šo DNK, un tev nav jāslīdzina sevi ar kādu citu, un ja kāds nevēlas būt šajā dzīves jomā,
ar tevi, vai šis ceļš ir beidzies, tas nozīmē, ka viņš ir par vāju priekš tevis, jo ja tu esi šie 20%, kas vēlās tikai vienīgi augt, un tu vari atbildēt šiem jautājumiem un pateikt, kas tu esi, un ja tu saproti, ka Dievs tevi radījis kam tik lielam, un ka tas nav daļa tā, ka kāds pasaka, ka tu esi labs, un tas neparādās daļa tā, ka kāds spēcīgs ir tev līdzās, bet tas ir tikai tāpēc, ka Dievs tevi ir tādu radījis, un viņš tevi tur savās rokās. Un ja tu zini šo patiesību, tad neviena cita atzinība, klātbūtne, akcepts nedara to, kas tu esi. Jo tu esi kā piedzimusi sēkla, kas ir, un viņai nav blakus vajadzīgas vēl kādas citas sēklas, lai viņi par to izaugtu. Tad, kad iestāda tomātu vai gurķi, lai tas tomāts izaugtu, vai tiešām viņš augs tikai tad, kad apkārt būs daudz citi tomāti, gurķi, paprikas un dillas? Nē, viņš izaugs jebkurā gadījumā, ar piešpricīti vai bez. Un tā tev dod ārkārtīgi lielu drošumu. Un, zini, es nobeigšu ar šādu raksturvietu, kas man vēl vairāk apstiprināja to, ko es saku, un arī manu pieredzi. Tu visu spēj tā spēkā, kas dara tevi stipru. Mēs bieži piedzīvojam tos brīžus, kad jūtamies ļoti bezspēcīgi. Dievs ļoti labi mūs pazīst un zina, ka mums būs vajadzīgs vairāk spēka un vairāk gudrības nekā mums ir pašiem. Tagad tev vairs nav jādzīvo, un visu tev nav jādara pašu spēkiem. Tevi ir iemīlējis pats Dievs, un viņš padara tevi spēcīgi paveikt to, ko tu pats nespēji paveikt. Viņš aktivizē tevī talantus, kas pirms tam ir dusējuši. Tu iedomājies, tev nav sevi jāsalīdzina ar nevienu citu. Tevī ir jau tas ielikts, un viņš pavērs tevī to, kas dusē, ko tu pats neredzēji, ko tu nebija manījis sevī, bet tu to visu ieraudzīsi tikai, ja tu ticēsi. Un tālāk te ir pateikts. Viņš palīdz pārvarēt šķēršļus, kuri likās nepārvarami. Svarīgi gan uzsvērt, ka Dieva gars aktivizējas tikai tur, kur ir ticība. Un ja tur nav ticības, ko? Tad tur nebūs arī darbu. Tāpēc tā vietā, lai sūdzētos, tu vari izmantot jau to, kas tev ir. Jo mēs visi esam vienlīdzvērtīgi, gan laika ziņā, gan arī resursu ziņā. Tev ir dots 2 rokas, 2 kājas, un ar ko tu esi sliktāks. Kāpēc bieži vien darba vidē kāds ir līderis, un kāds ir tas, kuram nemitīgi kaut kas nepatīk? Kāpēc tas tā ir? Vai tad mēs neesam vienā darba vietā, ar vienādām iespējām? Vienkārši kāds nolēma ņemt un izmantot to, un kāds tomēr nē. Es esmu bijis identiski tajā pašā pozīcijā, kur mans kolēģis. Bet es nemitīgi esmu ņēmusi, noticējusi tam, ka man nav sevi jāsalīdzina ar kādu citu. No kāda cita es varu ņemt tikai piemēru, kā labāk un gudrāk strādāt. Bet esmu izmantojusi to, kam Dievs man ir radījis. Un tad, kad es tam esmu noticējusi, tad es neeju katru dienu uz darbu, salīdzinot sevi ar kādu citu, bet es eju ar paceltu galvu zinādama, ka tas, kas man ir dots, tas ir dots šodienai, un es to ņemšu un izmantošu, un es būšu labākā starp visām, un es darīšu visu maksimālo, ko es vien varu darīt. Lai ieejot gultā gulēt, es varu pateikt, Heilin, vai tu esi izdarījis visu šodien no vislabākās sirdsapziņas, un ko tu esi varējis izdarīt labāk. Un zini, agrāk es sev pārmetu domādama, ka es kaut kādā laikam neriktīgā esmu tajā darba vietā vai vidē, kurā es esmu, bet tagad es saprotu, ka tas ir bijis mans trumpis gadiem uzdodama, Elīna, vai tu izdarīji maksimālo, ko tu esi varējis ar to, kas tev bija, un ja tev kaut kas nav izdevies, kāpēc? Rītdien dari to labāk. Un zini, šis ir tas moments, kad tev nav konkurentu, tev nav līdzvērtīgu. Izmanto maksimālo, kas tev ir. Un uzdod sev jautājumu, vai tu audz tagad, un kā tu vari izaugt rīt. Un tajā brīdī tev kritīs visas maskas, un tu sapratīsi, kad pielīdzināt sevi ar kādu citu. Un ja tu redzi, ka kāds skrien ar tevi tajā pašā maratonā, hei, man patīk lūgt šo lūgšanu, un ar to es arī nobeigšu. Dievs, debes Tēvs, parādi man atkal un atkal, ar ko esmu īpašāka, ar ko esmu citādāka, ar ko es atšķiros. Un zini, Dievs man vienmēr ir atbildējis uz šo lūgšanu, jo paiet periods un es sāku pamanīt ar citiem, ar ko tad tieši es esmu tā, kas nav pielīdzināma citiem. Un te ir rakstīts arī, Dievs, paldies, ka tu padari man spēcīgi darīt to, ko es īstenībā pati nespēju. Patiesi, es esmu piepildīta ar tavu garu, un esmu paldies, ka tu man atgādini par sevi katru dienu, un es spēju paveikt visu, Dievs, tavā spēkā. Un paldies, ka tu dari mani stipru.
Es ļoti daudz gudrības, man liekas, pateicu šajā ziņā. Es gribētu arī noteikti vēlreiz noklausīties arī pati priekš sevis, jo šis viss ir par manu dzīvi, gan par manu uzņēmējdarbību, gan par manu pašu izaugsmi, gan arī par to, kā es skatos vai nu jau neskatos uz konkurentiem. Un to es arī ļoti novēlu tev. Pārdomā šo vārdu un varbūt pēc kāda laika uzslēdz atkal un paskaties, kas tavā dzīvē ir pamainījies.